Šobrīd atrodos Andreja ostā, kur esmu satikusi dramaturgu Evartu. Čau! Čau! Pastāst, ko mēs varēsim šeit piedzīvot Baltajā naktī 2025. Šeit Baltajā naktī Andreja ostā notiks izrādes Ummis un Lobēlija performance. Tātad pati izrāde, uz kur arī viens ir aicināts Komonovas festivālā 5. septembrī pirmizrāde, biļetes ir pieejamas, bet īpaši Baltajā naktī mēs esam sagatavojuši izrādes performanci, kurā varēs redzēt gan video, ko ir veidojusi Katrīna Neiburga, gan skaņu ainavu, gan arī telpu, kur mēs esam iekārtojuši, un es domāju, tā būs ļoti skaista pieredze. Vai tad tas notiek tieši šeit pie ūdens, vai tomēr kaut kur būs iekštelpās? Ūdens mūsu izrādē ļoti svarīgs, bet tas notiks iekštelpās, un es tev parādīšu. Dodamies Tātad šī ir tā vieta, kur tas viss notiksies, kur mēs piedzīvosim šo piedzīvojumu, bet šeit ir maza vietiņa. Šī visa ir vēl vesela pasaule, ko mēs šobrīd nerādīsim nākošajā un jāspēles pareizi. Pastāst par pašu Umja ezeru un Lobēlijas stāstu, jo es izpingurēju to, ka tas īstenībā paties stāsts ir no 2017. gada. Šajā ezerā tiešām aizliedz peldēties, lai saglabātu šo te ļoti nozīmīgo un īpašo augu. Kāpēc jūs tieši šo stāstu sasaistat ar savu mākslas darbu? Tieši tā, Ummis ir ļoti īpašs dziļūdens ezers, kurš ir īpaši jāaizsargā un tiek aizsargāts, tādēļ tur nedrīkst vasarā peldēties. Un viens no iemesliem ir tas, ka tajā aug nelielais ziediņš Lobēlija. Un mēs to arī mūsu darbā spoguļojam ar cilvēka iekšējiem mentālajiem procesiem. Bet katrā ziņā mēs nevēlējāmies tur vest milzīgus pūļus, mēs gribējām to sajūtu atvest un ielist šajā telpā. Tāpēc jūs redzat šīs buras, tās ir plaknes, uz kurām lieliskā mākslinieca Katrīna Neiburga projicēs savus video darbus no ezera apkārtnes. Savukārt komponists Ernests Valds Circenis ir ielicis šo umja sajūtu mūzikām. Tad kurā vietā Baltajā naktī 2025 mēs tiekamies? Andreja ostā. Būs noteikti zīmes, bet visi jau apmēram zina to populārāko Andreja ostas vietu. Nepaies garām. Nepaies garām. 10. vakarā mēs sākam un līdz 2 naktī tas būs baudāms. Ko lūk tiekamies šeit, Andreja ostā un baudām dabu. Čau!